Sveiciens visiem! Esmu Eva. Laipni aicināti mūsu Laimes Lagunas YouTube kanālā. Kā jau teicu, esam Laimes Lagunas zīmola veidotājs un veidojam dažādus pasākumus gan Latvijā, gan ārpus Latvijas. Un šodien gribam jūs pastāstīt par vienu no tiem, kas notiks novembrī Dubajā kopā ar astroloģiju Initu Dilāni. Jā, tātad novembrī dodamies uz Dubaju kopā ar astroloģi Initu Dilāni, kura raksta horoskopus katru nedēļu žurnālam Ieva, veido speciālu izlaidumu uz katra gada horoskopiem un arī raksta mēneša horoskopus platformām Retweets.lv. Tātad pastāstīsim sīkāk par pašu programmu, iziesim cauri dienām, cik mēs tur būsim 7 dienas. Lidosim ar Turkish Airlines ar pārsēšanos. Lidojuma laikā būs iekļauta gan maltīte, gan rokas bagāža, gan lielā bagāža. Lidosim cauri Stambulai, būs savienotais reiss. Tā kā Dubajā ielidosim ļoti agri, tad mūs tur sagaidīs latviešu meitene Agnese, kur tālāk dosimies jau uz centru. Piestāsim pie Dubajas rāmi, tur būs fotopiestātne, tā kā tikai nofotografēsimies. Pēc tam dosimies uz Nākotnes muzejs. Tā ir ļoti interesanta celtne, tāpēc arī tur piestāsim un arī safotografēsimies. Un pēc tam jau dosimies, tas būs pats centrs, tā kā tur ir ļoti augsts celtnes un ļoti tā būs forši iespaidi, man liekas, uzreiz. Un dosimies baēst brokastis, kur mūs Agnes aizvedīs centrā kādā restorānā. Jā. Tad, kad būsim pēduši garās brokastis pēc garā ceļa, tad lēnā garā dosimies uz savu viesnīcu, kur apmetīsimies visu nedēļu. Dzīvosim mēs Albaršas rajonā, ļoti labs rajons, lai mēs nokļūtu uz visām mūsu plānotajām vietām. Viesnīcā pēcpusdienā mēs esam plānojuši pirmo kopā sanākšanas reizi, kur notiks iepazīšanās gan ar pasniedzēju Initu Dilāni un pirmā astroloģijas nodarbība. Vakars ir paredzēts mazliet vēl atpūtai, un tad kopā dosimies ārpus viesnīcas uz kādu restorānu gardās vakariņās. Otro dienu sāksim ar gardām brokastīm, un pēc brokastīm dosimies uz pirmo astroloģijas nodarbību. Šajā astroloģijas nodarbībā mācīsimies par astroloģiskajiem kauliņiem, to nozīmi un kā mēs viņus varam pielietot dzīvē. Pēc kauliņa apgūšanas būs pirmais rīta rituāls un meditācija. Savukārt pēc nodarbības iesim uz istabiņām, mazliet atpūsties, nedzert kafiju. Jā, un pēc atpūtas dosimies ar mūsu latviešu meiteni Agnesi uz veco Dubaju, uz Deiru, kur apmeklēsim zelta tirgu. Man liekas, tā ir vieta, kas noteikti ir jāredz Dubajā, ja esat. Tur ne tikai var iegādāties rotas, bet arī apģērbu no zelta. Tā kā izstaigāsim tirgu un pēc tam dosimies ar abru pāri kanālam uz jau pavisam vēl vecāku tirgu, kur varēs iegādāties suvenīrus, garšvielas un arī ēdīsim tur uz vietas autentiskas vakariņas. Un pēc tam dosimies atpakaļ uz viesnīcu. Trešajā dienā pēc brokastīm mēs dosimies uz ikonisko Dubajas vietu uz Palmu Džumeira, kas ir mākslīgi veidota sala. Mēs skatu tornī 240 metru augstumā skatīsimies uz Palmu šo salu no augšpuses, kur ir ļoti atpazīstama vieta Dubajā. Jā, un pēc tam, kad būsim apskatījuši Palmu no augšas, brauksim uz turpat vietējo pludmali un baudīsim pēcpusdienu, peldēsimies, atpūtīsimies, sauļosimies un vēlāk vakarā jau turpat pludmalē ēdīsim vakariņas un varēsim skatīties arī saulrietu. Ceturtā dienā pēc gardām brokastīm mums ir paredzēta atkal astronodarbība, kur iesim padziļināt iekšā astroloģijā un šoreiz apgūsim planetārās stundas, to ietekmi uz mūsu ikdienu, iemācīsimies, kā tās stundas nosauc un kā plānot un pieņemt šo svarīgus lēmumus, vadoties pēc šīm planetārajām stundām.
Jā, tad mazliet atpūtīsimies un atkal dosimies ekskursijās. Šoreiz uz augstāko torni Dubajā, Budž Kalifā. Brauksim augšā 124. stāvā, kur pavērsies iespaidīgs skati uz pilsētu un vērosim arī saulrietu augšā. Tad, kad nobrauksim lejā, tornis atrodas pie lielākā iepirkšanās centra Dubai Mall. Iesim iekšā, izstaigāsim, jo viņš ir tiešām ļoti milzīgs. Un izejot cauri centram, iesim vakariņās, kur varēsim vērot arī iespaidīgu gaismas šovu. Ir pienākusi 5. diena, paēdīsim garās brokastis un dosimies uz pēdējo mūsu astroloģisko nodarbību, kur pasniedzēja Inita mums stāstīs par sievišķīgo planētu Venēru. Šī diena būs ļoti aizraujoša un darbīga, jo veidosim savu talismanu, tas būs mīlestības un maiguma talismans. Apgūsim arī Venēras labās īpašības un veiksim meditāciju sievišķības un harmonizācijas atvēršanai. Jā, un tad mazliet atpūtīsimies un atkal jau pēcpusdienā dosimies uz ekskursijām. Pirmais, ko apmeklēsim, būs krokodilu parks, kur sastopam Nīlas krokodili. Tāpat blakus iesim uz ziedu parku, kur izveidotas ļoti lielas figūras tikai no ziediem. Un vēl turpat blakus arī atrodas Global Village paviljons, kuru mēs arī apmeklēsim. Tur savukārt ir redzamas pasaulē slavenākās, pazīstamākās celtnes miniatūrā. Un turpat arī ēdīsim vakariņas. 6. dienā mēs dosimies uz Emirātu sirdi, uz galvaspilsētu Abu Dabi. Tur mūs sagaidīs pirmais apmeklējums, kur iesim tādā kompleksā Family House, kurā ir apvienots 3 reliģijas – kristietība, islāms un jūdaisms. Pēc tam piestāsim fotopieturā promenādē, Abu Dabi promenādē, un pieskatīsimies uz 2 lieliem torņiem. Tās abas būs fotopieturas. Bet pusdienas mēs baudīsim ekskluzīvā 5 zvaigžņu viesnīcā Greznā, kur saucās Palās Pandarīna Orientāla. Jā, un pēc tam dosimies uz Prezidenta pili, kas ir arī valdības ēka, bet noteiktās dienās tur laiž iekšā turistus, tur ir ļoti grezni iekšā, ko mēs arī paši redzēsim. Un savukārt pēc Prezidenta pils dosimies uz lielāko mošeju, Šeika Zaīda mošeja. Tur izstaigāsim un pēc tam dosimies uz centru vakariņot Jūras velšu restorānā. Un tad dosimies atpakaļ uz Dubaju. Un tā ir pienākusi mūsu 7. diena, tā ir mūsu noslēdzošā diena. Šis rīts ir veltīts noslēguma astroloģijas nodarbībai, kur pie basēna izveidosim savu noslēgumu apli, pačalosim, izrunāsim to, ko esam iemācījušās, ko jaunu apguvušas, papļāpāsim vēl par mēnesa emocijām, sajūtām un sievišķību. Jā, un atkal mazliet atpūtīsimies un dosimies jau vakarā ar ļoti skaistu izbraucienu privātā jahtā pa Dubajas kanālu Marinā, kur skatīsimies naksnīgo Dubaju, baudīsim saulrietu un pavadīsim ļoti skaistu vakaru. Un pēc tam vakariņas ēdīsim kādā no kanāla restorāniem. Tātad ir pienākusi mūsu piedzīvojuma pēdējā diena, 8. diena, kur agri no rīta jau dosimies uz lidostu un lidosim mājās. Bet tu vari paspēt pieteikties vēl līdz 30. aprīlim par cenu 1999 eiro, kuru tu vari samaksāt pa daļām. Pirmā iemaksa ir 390 eiro, kura nav atgriežama. Pārējā summa tev jāsamaksā līdz 25. jūlijam, bet 800 eiro tu ņemsi līdz ceļojumā skaidrā naudā. Izstāstīšu, kas cenā ir iekļauts. Cenā ir iekļauts lidojums turp un atpakaļ ar Turkish Airlines, kur iekļauta lielā nododamā bagāža 30 kg, 8 kg rokas bagāža un maltīti lidojuma laikā. Tad tu dzīvosi 4 zvaigžņu viesnīcā Albaršas rajonā, baudīs brokastis un vakariņas,
Visas ieejas maksas ir iekļautas cenā, un iekļaut cenā arī ir Initas Dilānas nodarbības, bet jau kā dāvana tev ir Abu Dabī pilnas dienas ekskursija. Bet, ja tu nepaspēji pieteikties līdz 30. aprīlim, tad cena mainās. Cena pēc 30. aprīļa ir 2099 eiro. Ar pirmo iemaksu 399 eiro, kas ir neatmaksājuma summa. Pārējā summa tev arī ir jāsamaksā līdz 25. jūlijam, bet līdz tu ņemsi 900 eiro skaidrā naudā. Kas tad nav iekļauts šajā cenā? Cenā nav iekļauts ceļojuma apdrošināšana, kuru tu veiksi pati pirms ceļojuma, metro biļešu cena, personīgie tēriņi, dzeram nauda, internets, ja tu vēlēsies kaut kur papildus internetu, un, ja tu vēlies dzīvot atsevišķā numuriņā, tad tava piemaksa ir 400 eiro. Jā, vai spied uz linku zemāk komentārā, kur redzama pilna programma, vai ienāc mūsu mājaslapā laimeslagūna.lv vai seko Facebook lapai Laimes Lagūna. Un gaidam tevi jau 3. novembrī Dubajā. Aiziet!